Sveiki! Šodien gribu parādīt jums gan kombinezonus, gan komplektus bērniem, kas jau staigā, aktīvi staigā, dārziņā un tādiem. Pirmais man ir Didriksons. Viņš ir laikam visplānākais no visiem, kas mums ir pieejami, ir 140 grami. Ļoti forša, bet jāņem vērā, ka tas ir labi der aktīviem bērniem. Ja bērns nav aktīvs ārā vai vairāk sēž ratos un vēl netik daudz skraida, tad labāk paskatīties kaut ko siltāku. Ja ir aktīvs, tad baigi tiešām forša silti ūdens, nesaurlaidīgs un materiāls ir tāds, ka var arī parāpot, nekas ar viņu nenotiks. Un vēl kas ir forša šiem kombinezoniņiem, viņiem ir augšanas funkcija. Mēģināšu dabūt. Šeit ir tāds iekšpusē iestrādāta vīle, sarkanā vīle, ja jūs redzat, jā. Viņu attiecīgi, kad bērns izaug, viņu var atārdīt, izlaist, un jums pagarināsies gan kājas, gan rokas. Tāda vīle ir gan kājām, gan rokām. Tālāk paņemsim arī mazu kombinezonu. Visas arī tās pašas īpašības, kas Didriksonam ūdens nesaurlaidīgs, svēja nesaurlaidīgs, elpojošs, visforši. Arī vairāk domās tādiem aktīvākiem bērniem, jo nav baigi pufīgais un sils, bet ir nedaudz siltāks nekā Didriksona. Tā kā tādiem skraitulīšiem būs forši ar šādu kombinezonu. Tas ir jau lennes. Šis ir gan 250 grami un derēs vairāk salīgiem bērniem, vai kas mazāk kustās ārā. Materiāls arī ar membrānu, ūdens nesaurlaidīgs, un šis, piemēram, kombinezons, viņš ir tāds matēts, viņš nespīd, un tas materiāls arī ir tāds mīgs un baigi patīkams, tā kā audumiņš. Un ir arī, protams, komplekti. Šeit man ir no hupas, ir dažādi arī no lennes, ir komplekti atsevišķi bikses un jaka. Arī hupai ir 200 un 300 grami komplekti. Attiecīgi, ja vajag tādiem salīgākiem bērniem skatāties 300, ja pa vidu, tad 200 arī derēs. Bikses arī parasti ir ar to mazākiem bērniem ar garāko augšpusi, tā kā vēl iekšā dot siltumu tās bikses. Ir dažādas krāsas, gan puiku, gan meitenēm, tā kā tie, kas staigā un skrien, tādi komplektiņi arī būs forši.